2024. gadā LSM nolēma, ka viņiem ir nepieciešama latgales studija, protams, krievu valodā, jo LSM tas ir viss tikai krievu valoda, iekļaušana, mēģināšana integrēt tos, kas nav integrējami, bet viņi cīnās un notiek. Tātad latgales studija ir izveidota LSM šeit Daugavpilī. Un bija tāds interesants notikums pirms 2 nedēļām, kad Ivars Āboliņš pateica, ka viņš aiziet no NEPLP padomes. Vienīgais cilvēks, kurš reāli aizstāvēja latviešu valodu sabiedriskajos mēdījos, to, ka visai publiskai komunikācijai jābūt latviski, ir tāds Aleksejs Dunda, LSM, Latgales studijas otrais cilvēks, kurš, manuprāt, ir absolūts rašisma etalons, lielkrievu šovinisma etalons, cilvēks, kurš ienīst latvisku Latviju un iespējams arī ienīst Latvijas neatkarību. Viņa izteikumi man liek par to domāt. Viņš paņirgājās pēc tam, kad Ivars Āboliņš aizgāja, varonīgi aizgāja un turmāk būs kultūras ministrijā, kur varēs izdarīt vēl vairāk latviešu labā. Viņš viņu nosauca par šaurpieraino Melni, kurš ir savu izdarījis un tagad Melnis ir brīvs doties. Šie izteikumi, protams, latviešu sabiedrībā uzreiz tika piefiksēti un tajā brīdī, kad Aleksejs Dunda tos uzrakstīja un jau pēc brīža izdzēsa, jo viņam acīm redzot kāds no augšējiem cilvēkiem teica, ka tā nevajag darīt. Dunda neatvainojās, neteica, ka viņš ir darījis kaut ko nepareizi. Viņš vienkārši izdzēs, neko nepaskaidrojot. Mediju ombuds SEPLP ir pateicis, ka tas bija absolūti nepieņemami. Tagad LSM un Anitai Braunai, LSM galvenajai redaktorai, ir iespējas atlaist Alekseju Dundu, jo viņš ir pārkāpis jebkādas pieklājības normas un jebko, kas saistīts ar labu žurnālistiku, bet viņi to nedara. Paskatīsimies, kas notiks, vai rašisms turpinās valdīt LSM, vai beidzot tādi cilvēki Aleksejs Dunda tiks atlaisti. Viņiem nav vietas ne LSM, ne arī Latvijā.